Cik skatos, 16. decembris, rītdien 3. advente, kas nozīmē, ka nākamnedēļ Ziemassvētki, vipī! Piparkūkas, draugi, ģimenes, pasākumi, Ziemassvētku, eglītes, slidošana, ja sanāk, varbūt pat sniegs, bet mēs Latvijā esam kāds sniegs. Vienmēr, cik gadus jau ir bijis tas sūds, ka vienkārši katru reizi, kad ir Ziemassvētki, nedēļa iepriekš viss nokūst. Forši. Bet labi, tā jau Ziemassvētki baigi foršie svētki. Ar ģimeni var laiku pavadīt, draugiem visi baigi forši, bet Ziemassvētki nāk saviem mīnusiem. Un mīnus galvenais ir, ka decembris ir. Decembris ir baigies spiediens. Firmā tev jānomaksā nodokļi, tūlīt būs fiziskām personām vai tādiem mūsu cilvēkiem, kāpēc baigi ekonomiski runāju. Finansiāli stresi, dāvanu stresi, darba stresi, viss baigi sakrājās. Visi jau tā ir uz robežas, lai viens otru nošautu, bet decembrī tā kā mēs uzgriezam visu uz 11. Un problēma tāda, ka ir cilvēki, kuri māk novadīt savu stresu, savus dusmas, bet ir daudz, kuri nemāk. Daudzi, kuri sakrāja, sabumbulē un tad gāž ārā. Uz tiem, kuri to nav pelnījuši. Tādēļ šīs nedēļas temats ir vardarbība. Varbūt liekas tiem, kuriem vienmēr ir labi Ziemassvētki, ka šis nav tas laiks par to runāt, bet tie, kuri piedzīvojuši sliktus neizdevušos Ziemassvētkus, saprot, ka šis ir ļoti aktuāls temats, it īpaši šajos svētkos, it īpaši, kad mēs runājam par labdarību, atbildību un labiem darbiem. Es uzskatu, ka šis ir tas moments, kad daudziem ir ļoti smagi, it īpaši, jo visi tā kā saka, ka šie ir labi svētki. Tad es gribu arī tiem cilvēkiem, kuriem varbūt šis ir tāds izaicinošs periods, parūpēties, ka jūs neesat vieni, viss ir ok, to var izsināt, un es gribu pastāstīt par vardarbības tādiem kā veidiem, kas ir piedzīvojami, kādi viņi ir, kā viņi izpaužas, kā tos reģistrēt, un galvenais, kā risināt. Ko to darīt, ja tu esi tādā situācijā nonācis. Tādēļ, ja šis interesē, droši piesēdi un dodamies ceļojumā. Fiziska vardarbība ir principā visizplatītākā lieta, kas ir tādā vardarbības sfērā. Es teikšu godīgi, pēc maniem pieredzēm vismaz, tādēļ es gribētu to sākt. Sadalīšu divās daļās. Pa dzimumiem, pa vecumiem. Sākot ar dzimumu. Cerams, ka retākā lieta, kas ir pieredzēta, ir sievietēm. Ja vien tu dzīvo ķengregā vai mēs kaškā, tad man šeit tā ir ikdiena ejot uz veikalu, bet cerams, ka paliks labāk pēc kaut kāda laika. Ja tev ir fiziska vardarbība un tu esi iesaistīts cīņā pret citu sievieti, situācija man šeit atrisināt tīri vienkārši. Norāja viņai uzlīmētās uzacis, pārduri viņai botoks un pasaka, ka viņai nadziņa izstāsta pēc holokausta izdzīvotāja. Es tev varu apsolīt, ka nākamo 30 līdz 60 biznesa minūšu laikā viņa attīsies Vaikielā. Job done. Ja tev uzbrūk vīrietis, noteikumi pazūd, dari, ko gribi, jo ja tev fiziski uzbrūk vīrietis, man šķiet, ka mēs sabiedrībā esam pietiekami saprotoši, lai saprastu, ka, lai vai kas notiktu, ir iemesls, kādēļ mēs piedodam sievietēm vairāk, jo mēs esam uzauguši veidā domādam, ka sievietes vājāks dzimums, kā rezultātā piedodam vairāk tādēļ. Var izmantot savā labā. Slidenāks temats paceļās tajā brīdī, kad mēs runājam par džekiem. Jo džekiem ir baigi atkarīgs no tava vecuma, kādā tu esi. Sāksim ar jaunāko daļu, kas ir principā skolas laiks. Pirmo es gribētu iedalīt līdz 14 gadiem, jo sākot no 14 gadiem sāk parādīties krimināla atbildība, ja nemaldos plus mīnus. Līdz 14 gadiem ir viena svarīga lieta, ko vajag noteikt. Vai tev ir vecāku atbalsts, vai tev nav? Vecāku atbalsts izpaužās šādi. Ja tu atnāc mājās zilo aci, vai tev pasaka, tu lohs esi, ej cīnies, vai tev pasaka, vai šito vajadzētu risināt? Ja tev vecāki, kuri vēlas tev palīdzēt, es ieteiktu mainīt skolu, vienkārši pamainīt atmosfēru, jo mēģināt pierādīt, ka tu esi spēcīgāks, nav tā vērts. Bēgšana nav ļāvulība, ja tas nozīmē, ka tu parūpējies par savu drošību, jo pats galvenais ir parūpēties par savu drošību. Ja tev, diemžēl, ir otra opcija, kas Latvijā ir izplatīta, kas tu vecis neesi, tev ierubi ārā, gandrīz vai. Ja tu šādā situācijā esi, pirmā lieta – fiziskā sagatavotība. Šis attiecās uz absolūti visiem cilvēkiem, kur iesaistīti fiziskajā vardarbībā. Tev vajag fizisko sagatavotību. Tev vajag iet uz sporta treniņiem, uz fiziski treniņiem, boks treniņiem, sauc kā gribi, vajag darīt jebko, lai parūpētos, ka tu vari sevi aizstāvēt. Jo tu patreiz ir ielikts tādā situācijā, jo tu neesi fiziski sagatavots. Tādēļ tas tevi notiek, un tas notiks, kamēr tu neuzlabos savu fizisko sagatavotību. Kas ir vēl svarīgi, ko saprast? Līdz 14 gadu vecumam ir īpaši. Gan skola,
gan menti, gan vecāki šito lietu grib norakt. Viņi negrib par to domāt, viņi negrib to risināt, viņi uzskata, ka tās ir bērnu lietas, viņi baigi negrib tie visā iedziļināties. Tas, ja tev vecākiem paķir. Tādā gadījumā, saprot vienu lietu, tu vari, un kamēr tev ir labs stāsts, darīt praktiski jebko, kamēr to cilvēku nenogalina un neieliec komā. Tā kā tev vajag parūpēties par savu drošību, dari, kas ir nepieciešams, lai tas bulijs saprastu, ka viņam vajadzētu beigt tevi sist. Dari, kas ir nepieciešams, bet domā līdzi pirms tu dari, jo tu negribi arī sēdēt cietumā par to visu. Bet līdz 14 gadiem tur ir baigā vecāka atbildība, tādēļ tu vēl vari piespēlēt to situāciju. Stulbā daļa parādās no 14 līdz 18, kad sāk parādīties krimināla atbildība, bet tu vēl aizvien esi zem vecāku noteikumiem, jo tu neesi pilngadīgs. Un šis ir visslidenākais, kas ir iespējams. Jo tu vari izdarīt situāciju vai izraisīt situāciju, pret tevi to var pagriezt, tev var iedot kriminālu atbildību, bet tu sevi nevari aizstāvēt, jo tu neesi pilngadīgs. Tu nevari sapiķot, nevari atkartīties no mentiem vai kaut ko tam līdzīgu. Tādēļ šajā vecumā es iesaku baigi uzmanīties, ko tu dari. It īpaši, ja tev nav atbalsts un aizmugure mājās. Tev vajag pierauties un darīt visu nepieciešamo, lai no situācijas izvairītos. Tas būtu mans ieteikums. No 18 gadu vecuma. Divas svarīgas lietas. Kuram ir lielāka pauta un kuram vairāk nauda? Tas ir tas, kurš uzvarēs. No 18 gadiem es uzskatu, ka noteikumi pazūd, kamēr tev ir piķis. Bet ir viena lieta, un kā es to situāciju vajag skatīties. Ja tev vienkārši mēģina kaut ko uzbrukt tam līdzīgi, paiebaļ, liecies mierā. Bet ir baigi atkarīgs no tavām vērtībām. Tu dari, kas ir atbilstoši tavām vērtībām. Ja tu uzskati, ka tev vajag sevi aizstāvēt, dari, kas ir nepieciešams. Bet atceries, ka tev vajadzēs atbildēt par savu bazaru, ko tas izdarīs un ko tu esi paveicis. Tādēļ dari, kas ir tavu spēku lokā, par ko tu vari nest atbildību un ko tu esi gatavs teikt, ka jā, es to izdarīju, bet tāpat bez nekādas vainas apziņas, ka zināji, ka tev vajadzēs sevi aizstāvēt. Ja tu gribi atriebību, ja tas ir tavās vērtībās, droši, bet es neiesaku. Bet galvenais pāri visam, uzticies tikai sev. Ja tu esi nolicis šādā situācijā, tādēļ, ka tu nevari uzticēties nevienam citam. Un dari visu nepieciešamo, lai tu varētu parūpēties par savu drošību. Nepaļaujies uz citiem, ne uz vienām varas iestādēm, vecākiem vai kaut kādām ģimenes struktūrām, jo ja tu esi tajā situācijā un tev tas notiek visu laiku, tas nozīmē, ka tev apkārt cilvēkiem vienkārši paiebaļ. Tev vajag saprast, ko tu atkarīgā no savu vecumu un savas situācijas, finansiālās un tam līdzīgi vari atrisināt. Saproti, kā tev situācija, saproti, ko tu vari darīt lietas labā un izdomā labāko plānu, kā to atrisināt. Nekad nebūs godīga spēle, bet dari visu, lai pārliktu kavu savā labā. Visu iespējamo. Dāmas un kungi, otrais cēliens. Emocionāla vardarbība. Cik teatrāli. Emocionāla vardarbība ir baigi problemātisks temats tās subjektivitātes dēļ. Ar fizisku vardarbību ir tīri vienkārši. Tu pasties cilvēku, tu redz zilo aci, viņš pasaka viņam kāds iedo pa seju, punkts. Temats skaidrs. Kas notika, kas ir, baigi jautājumu nav. Ar emocionālu vardarbību šitā nav. Jo emocionāla vardarbība nekad nav konkrēta. Viņa nekad nav tāda, ka tev kāds pasaka, ka tu esi stulbs. Tu to paņem un tu vari viegli saprast, no kurienes tas nāk. Emocionāla vardarbība nāk daudz un dažādos veidos. Viņa var būt tieša, viņa var būt slēpta, viņa var būt zemtekstā, viņa var būt caur cilvēkiem nāk. Tādos veidos, kuri nav konkrēti. Tu zini, ka kaut kas nav pareizi, bet tu nevari uzlikt pirkstā visu, kas padara to visu tik ārprātīgi sarežģītu, laikietilpīgu un problemātisku. Kas ir svarīgi saprast par emocionālo vardarbību sekojoši. Lielākā daļa emocionālas vardarbības notiek agrīnajos vecumos, kad tu audz. Līdz apmēram 14, 16 gadu vecumā es teiktu, ka tas ir primāri, kad tas notiek. Jo pēc tā vecuma tu apmēram lēnām vari sākt saprast, ka varbūt tie komentāri, ko tev saka, nav korekti, bet tu tā kā vēl nevar to atrisināt, tu vari vismaz to nobloķēt, un saprot, ka tas neatiec uz tevi. Un vēl viena problēma, ko daudzi negrib atzīt, ir tas, ka lielākā daļa no šīs vārdarbības nāk nevis no kaut kādiem draugiem vai kaut kādiem tur skolas cilvēkiem tam līdzīgi, bet no tiem svarīgiem cilvēkiem tavā dzīvē. Es speciāli saku tā plaši, lai nevienu tā nekutinātu, kur nevajag. Kā rezultātā tu nevari īsti neko teikt, jo tu esi bērns,
Tie svarīgie cilvēki tevā dzīvē, viņi tur paredzēti, tur būtu, lai tevi pasargātu un tevi atbalstītu. Bet tāpat laikā tā ir galīgi tālu no patiesības lieta, kā rezultātā, ja tu kādam kaut ko atļausies pateikt, nu tev taču tā tikai liekas, tā nemaz nav. Tie cilvēki, cik viņi labi pret mani ir. Viņi pret tevi nevarētu tādu būt, es neticu, nevar būt, tu interpretē nepareizi. Nu, viņš to huņi saka. Ja tu to saka, saprot, ka tu esi uz pareizā ceļa, bet domā, kam tu uzsīs to informāciju. Tāpat kā ar iepriekšējo vardarbību. Par emocionālo vardarbību, kā to vispār izsināt? Galvenais, ko saprast, ir sekojoši. Ja tas ar tevi noticis, tad tā nav tava vaina, bet tā ir tava problēma. Kas sākumā tīri smagi ir domā, kāpēc to bija pelnījis? Kāpēc man tas jārisina? Bet te ir tā labā daļa. Ja tā ir tava problēma, tad tevi spēj to risināt, kas ir ļoti labi. Jo, ja tas nav tavās rokās, tad tu vienkārši cepsies visu savu mūžu, nav nekāda jēga. Ja tu vēlies to risināt, tādi step by step soļi būtu man sekojuši, kā vismaz es to daru. Es mēģinu saprast, no kurienes nāk šīs visas lietas, kādas esmu. Piemēram, ja man ir situācija, ka es esmu trauksmains, nervos, sabijies. Es mēģinu tajā situācijā, kad tas notiek, noķert sevi, saprast, kas tikko notika, kāda emocija man uzpeldēja, un mēģināt saprast pēc tam, nevis tajā momentā, no kurienes man tā emocija ir. No kurienes man rodas tas refleks ar tādu emociju reaģēt tajā situācijā. Jo lielākā daļa no šīm situācijām, kādēļ tā reaģē, tādēļ, ka kaut kas iepriekš ir noticis, lai tu šitā triggerotos. Un tev vajag mēģināt atrast to situāciju, un tajā brīdī, kad tu noķer to situāciju, tu vari to risināt. Kā to risina? Saprotot, ka tā ir pagātne, un pagātne tevi nedefinē. Tas ir bijis, tas ir noticis, un tas paliek pagātnē. Tu tādu vairs neesi. Tavu pagātne tevi nedefinē, tu vari sevi mainīt. Kā rezultātā, tas ir pirmais solis. Saprast, no kurienes tas ir, kas tas ir, ka to vajag nomest malā, un mēs vienkārši we keep it moving. Tā, kad tas notiek, tu varēsi arvien ātrāk risināt šo situāciju, arvien ātrāk tikt uz priekšu un mainīt savu dzīvi. Jo pagātnes, šitās pieredzes, kuras nav atrisinātas, tur tevi pagātnē. Viņi tur tevi ar tiem pagātnes cilvēkiem, situācijām, sāpēm, tam līdzīgām lietām, kas ir iemesls, kādēļ tu esi nostagnējis dzīvē. Ja tu gribi attīstīties, tikt uz priekšu, tev vajag risināt šitās situācijas, atstāt pagātnē un iet uz priekšu. Bet es brīdinu, emocionālās vardarbības pazīmes ir uz mūžu. Ir lietas, kuras cilvēki risina visu mūžu, un pat, diemžēl, dažbrīd neatrisina. Dažas, kuras ir tik smagas, ka viņas vienkārši pārņem visu tavu cilvēku, viņas ir vienkārši tik definējošas, ka viņas paliks ar tevi līdz mūža beigām. Bet tas nav iemesls, lai padotos, jo ir tik daudz citas lietas, kuras tu vari mainīt un risināt. Gala mērķis tam visam ir piedošana. Kā to darīt? Mēs vēlāk parunāsim, bet galvenais saprast to, ka šitas viss ir izcināms. Sniegs nokrit no jumta. Un galvenais tas, ka tu vari šitam visam tikt pāri, ja tu sev tici, ja tu spēj reģistrēt tās problēmas un risināt tās visas. Tādēļ, ja tu to visu iemācies, šo visu laika gaitā var atrisināt. Šo drīkst uzticēt citiem cilvēkiem, bet vajag pārliecināties, ka tu uzticies tiem cilvēkiem, viņi spēs tev kaut ko uzklausīt. Es ieteiktu profesionālu palīdzību, bet īpaši terapiju, ja ir iespējams, ja tas finansiāli atļauj. Bet, ja nē, dažas nianses tu vari uzticēt vai nu otrai pusītei, tuvākajiem draugiem, kuri spēj saprast, ka tā nav sūdzēšanās, bet vienkārši grib padalīties tām lietām. Un laika gaitā tā situācija kļūs labāka. Ja tu uzticēsies sev, viss būs kārtībā. Un tagad pie paša galvenā - seksuālā vardarbība. Te ir divi elementāri iedalījumi, kas ir fiziskais un emocionālais. Par fizisko es nevēlos runāt. Viss, ko es varu pateikt, ka, ja tu esi to piedzīvojis, izsaka līdzjūtību, man prieks, ka tu te vēl esi, un es ceru, ka tu to spēj tam tikt pāri un dzīvot pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi. Un lieta tāda, ka, ja tev ir bijusi fiziska seksuāla vardarbība, tad emocionālais vienmēr garantēti nāk līdzi, un tam tikt pāri ir elle, bet, kā es teicu iepriekš, viss ir risināms, ja tu tici sev un tu sev uzties un tu vienkārši dari. Bet es gribu vairāk pievērsties emocionālai seksuālai vardarbībai, jo es uzskatu, ka daudziem varbūt nav tā sapratne. Man ir bijušas vairākas atklāsmes pēdējo nedēļu laikā, un esmu sapratis, ka tie blakus efekti, kas ir radušies un kā ir ietekmē
Manu dzīve līdz šim brīdim ir vienkārši fucking insane. Ja es vairāk pasos apkārt, es saprotu, ka ir ļoti daudz mani vienaudži, kuri pieredzējuši, diemžēl, tieši to pašu. Un konkrētāks veids, kā to redzēt, ir agrīna pornogrāfijas izmantošana. Teorētiski mēs jau visi gribam ticēt, ka visu to izmanto no 18 gadu vecuma, bet būsim reāli, lielākā daļa to sāk jau daudz agrāk. Vēl ir ok, ja to sāk ap pubertātes vecumu, jo tad tev apmēram ir saprašana, kas notiek, ko tu gribi, ko tu vari dabūt, kad tev ir 18. Kā rezultātā tu apmēram saproti, ko tu vismaz skaties. Bet ja, piemēram, tikai piemēram, tu sāc skatīties no random vecuma, ko es gribu teikt 9 gadu vecuma, un neviens nenočeko to, neviens nepārbauda, ko tu dari, ko tu skaties un ko tu konsūmo, problemātika sāk parādīties daudz ievērojamāka, jo tu tajā vecumā nesaproti, ko tu skaties. Tu nesaproti, kas notiek uz ekrāna. Viss, ko tu saproti, tas, ka tas ir baigi jahujieni, jo tu smadzenēs nostrādā tāds dopamīna daudzums, ko tu nespēji saprast, no kurienes ir un kāds ir, ka viņš vienkārši tevi piesaista tam saturam, bet tu jau līdz galam nesaproti, kas ekrāna nokrīt. Tev jau vienkārši izstāsta, ka divi cilvēki tur vienkārši viens otram berzē kaut ko, tu jau nesaproti, kādēļ viņi to dara, kas tas viss ir. Un ja tu gribētu kādi blakus efekti, easy. Pasties apkārt. Ir taču tik daudz cilvēki, kuri staigā apkārt tādu skatienu. Es nezinu, varbūt meitene varbūt vieglāk to pamanīt, bet ir cilvēki, kuri tev nāk pretī, kuriem skatiens ir cits, viņiem savādāks ir. Tev gan pat bāli paliek viņiem skatīties acīs. Es atceros, man cilvēks stāstīja par situāciju, kur bija iesaistīts 7-gadīgs bērns. Diemžēl. Un viņa teica, ka to cilvēku, ka to bērnu redzēja, viņiem skatiens bija pilnīgi cits. Tu varēji redzēt, ka viņš kā pieaugušais skatās, ka viņam pilnīgi, viņš nav savā vecumā, viņam nav bijusi bērnība, viņš vienkārši izsis no visā ārā. Ja mamma darīja lietas atklāt, kuras nevajadzēja darīt. Un runājot par tādiem cilvēkiem, diemžēl ir pieaugušie, kuri neseko līdz tam, ko viņi dara. Kuri izdomā, ka mājās var staigāt kaili, kur izdomā, ka viņi var doties apkārt un sauļoties tur kaili vai atklāt nodarboties seksu. Vairāk kārt reiz nevis tā, ka netīšām pieķer, bet tā, ka atklāti močī. Arī runā par tematiem, kuri ir seksuāli uzlādēti, kurus vajadzētu pataupīt pieaugušajiem, nevis bērniem. Un it īpaši es uzskatu šī problemātika džekiem, it īpaši agrāk, jaunākiem, nevis skaisti, bet apmēram manā vecumā, kur rezultāti ir, mums visiem liekas, ka baigo blakus efektu nav, jo tas jau ir ok, visu kaut kā no šiem tematiem runā vai kaut ko tādu tu redzi tam līdzīgi, bet ja tu gribi redzēt kaut mazāko piemēru, ka kaut kas ir galīgi nogājis greizi, atver jebkuru saitu, jūs zināt, kuru saitu es domāju, un paskatieties uz top kategorijām. Jo ko viņi tagad ir sākuši darīt, viņi piesaistījuši tavu IP adresi, tavu reģionu pie tops, pie šitiem te top kategorijām. Un ja mēs paskatāmies, kādas ir top kategorijas, ģimene, stepmom ar dēlu, stepdad ar meitu, visas tās te kategorijas ir topos. Nav nemaz mums blakus efekti, ko jūs. Ģimenēs jau nekas tāds nenotiek. Mums ģimenes viss tik foršas, reliģiskas. Vecāki nekad neko saviem bērniem tādu nedarītu. Un viena lieta, kuru ļoti reti kāds grib pacelt un runāt un atzīt, ir mātes loma. Un es došu tādu kā stāstu. Tad iedomājies, piedzimsti, audz. Kā sievieti daudz, un vienā brīdī tu atrod savu otru pusīti. Ideālā otrā pusīte, visu, ko tu gribēji, saprot, ka tu gribi taisīt ģimeni. Jūs paņemat, aprecaties, uztaisat bērnu, viens no bērniem ir dēls. Cik forši. Un tad tu audzini viņu pirmos gadus, bet pēc kaut kāda laika tev parādās naids pret savu partneri, pret savu vīru. Viņš sāk iet greizi. Viņš tev nepievēršas uzmanību. Viņam vairs neinteresē, kas tev ir, jo tu esi izdomājis sēdēt mājās. Pirms jūs satikāties, tev bija sava dzīve, tev bija savi darbi, viss bija forši, bet pēc laika saprati, ka tu gribi to komfortablo dzīvi, tu gribi to tradicionālo dzīvi, kur tu sēdi mājās, tu esi housewife, tu čilo, tu parūpējies par bērniem, viss jau baigi forši.
Bet problēma tāda, pēc laika tu jau neko nemainies. Tu kļūsi par stagnējošu cilvēku. Tev jaunuma dzīvē nav. Tavam vīram paliek paiet baķi, nekā jauna tevi nav. Tu paliec garlaicīga, nekāda. Kā rezultātā viņš, protams, izdomāja šķībi. Tur nokrāp vienreiz, otrreiz. Tas nav korekti, bet tā, sorry, var saprast. Ko tu dari savu dzīvi? Kā rezultātā tu jau neko viņam neesi teikt pretī, jo tu esi noklis savu pozīcijā, kad tev nav ienākumu, ne darba pieredze, nekā. Neko tu patstāvīgi tu nevari būt. Un tad tu sāk krāties tāds resentments, ka tu maita. Tad man solīja labu ģimeni, visu to man to atņēmi. Nekā nebija. Un mēs kā sabiedrība esam devuši mātēm tādu ļoti svarīgu lomu. Caregivere, ka viņa parūpēsies par visiem, ka viņai ir vislabākās vērtības, ka viņas ir tikai labas un tikai priekšzīmīgas, un viņas darīs visu labāko saviem bērniem. Un mēs to darām bez jautājumu, bez nekā, visu punktu zīvi, viņas tikai labākās, viņas greizi vispār nevar noiet. Līdz tam momentam, ka noiet greizi. Līdz tam momentam, ka viņas saprot, un es vēlos piebilst ļoti svarīgu lietu, ir tīpaši džekiem. Sievietes neko nedara neapzināti. To sacīdams, viņas saprot, ka viņas nevar dabūt to validāciju no tā vīra, jo vīrs iet greizi, viņa vienkārši pohuj par to, ko viņa dara, viņa saprot, ka nē, ok, labi, no šitā nekā nebūs. Reku dēls ir. Viņš ir agrīnos vecumos, viņam tur kaut kādi pāris gadi, varbūt 11 gadi, un visu, ko viņš grib, ir to mātes atzinību. Viņš grib no to mīlestību, mātei jau jādod tā mīlestība, viņai tas jābūt tas viss ir, ka viņai jādod bez noteikumiem. Bet viņi saprot, ka viņiem var uzlikt noteikumus. Un kurš to nočekos? Jo vēsturiski vīrieši jau nekad nav bijuši emocionāls radījums, un vienīgās emocijas, kas mums ir atļauts, ir agresija, ka rezultātā viņi jau nevar nočekot, ka kaut kas iet greizi, ka tas bērns pilnībā sāk mainīties. Neviens neatļausies teikt neko tai mātei, jo mātēm ir iedot lomu, ka viņai vienmēr vajag parūpēties par bērnu. Un kādā pozīcijā mēs paliekam? Māte saprot, ka no vīra neko nedabūs, ka sabiedrība neko viņai īsti neizdarīs, jo viņi vienmēr visu var pagriezt savā labā. Un reku paliek nabaga bērns, kurš vienmēr parūpēsies, ka viņš izdarīs visu nepieciešamo, lai māte būtu apmierināta. Lai viņš dabūtu viņus to validāciju, kas teorētiski ir bez nosacījumiem. Un viņa sāk darīt visu, kas ir nepieciešamais. Visu, lai viņi stāstas kaut kādus stāstus, neapmierinātu visu, kas teorētiski ir ok, bet vienmēr zemtekstā ir seksuāli piegarša visam, ko viņi dara. Uj, kā man šodien gāja, uj, kā man šitas neiet tam līdzīgi. Vai tu vari pateikt, kas man smukāk izstāst, ko man vilkt, ko man nevilkt, ko man darīt, ko man nedarīt? Šeit tikai daži piemēri. Un ja jūs domājat, ka es vienkārši velku informāciju un dirs ārā, un ja jūs domājat, ka es vienkārši tagad kaut ko meloju, svarīgi nianses. Tu nevari seksualizēt vecākus cilvēkus, ja tev ir veselīgas attiecības viņiem. Tas nozīmē, ja tev ir normāls attiecības savu māti vai tēvu, tu nevari seksualizēt tādu vecumu cilvēkus. Un ja mēs ejam jebkurā pornsaitā, kas ir top kategorijas, kuras pieminēju? Punkts uz I. Kā rezultātā es gribu pateikt to, ka šis ir ļoti, ļoti slidens temats. Te nav tāds veids viegls, kā to pierādīt. Viss, ko es gribu pateikt, ja tu esi džeks vai meitene, kura ir pieredzējusi šāda veida situāciju, kur varbūt tu to neesi saprast, kas tas ir, kādēļ tev ir tik grūti iet attiecībās, kādēļ tev ir grūti atrast attiecības, un kādēļ daži no viņiem atļaus tev prasīt, tu gejs esi? Saprot, no kurienes tas nāk. Tā nav tava vaina. Tu uzticēties saviem tuvākiem cilvēkiem, kur izdomāja tevi izmantot. Un visu to sacīdams, paceļās tāds jautājums. Ko es to visu darīt? Jo ir cilvēki, kuri ir piedzīvojuši vienu kategoriju, vai fizisko, vai emocionālo, vai šito. Bet ko darīt tiem, kuri piedzīvojuši visu? Visu pēc kārtas, kas ir bijis. Visas tās kategorijas, kas ir bijuši. Ko tad darīt? Laiks risināt. Tātad, tu esi nostājies šo video, tev ir savas unikālās pieredzes, kas tev notikuši, un tu mēģini saprast, ko ar šo visu darīt. Kas šis viss bijis. Un es piešu no diviem aspektiem. Racionālais veids un garīgais veids. Par racionālo veidu uzskatu, ka ir pāris punkti, kas jādara. Kas ir galvenais, ko es jau esmu pieminējis. Vajag šīs lietas rakt augšā, risināt un atstāt pagātnē. Ja tev šis viss ir bijis, šito nedrīkst norakt zemapziņā un pateikt, ka tas nav noticis un disasociēties no tā visa. Jūs gribat piemēru, kas tādiem cilvēkiem notiek.
Ir, diemžēl, varbūt es esmu redzējuši, ka ejat pie ielas cilvēki, kuri ir 30, 40, 50 gadu vecumā un ģērbjās kā 12-gadīgi bērni. Un varbūt sākotnēji liekas, what the fuck, kāpēc viņi tā ģērbjas, bet, ja tev kaut mazākā sapratne par to, ko es esmu stāstījis šajā video, tu vari savilkt bildi kopā, kādēļ viņi tā ģērbjas. Tādēļ, ka viņi ir disasociējušies no savām traumām, pieredzēm, un viņi nevēlas to risināt. Un tas ir pats sliktākais, ko cilvēks var izdarīt, un es nevienam neiesaku to darīt. Labākais, ko tu sev un savai nākotnē, saviem apkārtējiem cilvēkiem, visam, ko tu vari izdarīt, ir paņemt šīs pieredzes, kuras tev dzīve devusi, lai cik slikts viņas būtu, saprast, ka visdrīzāk tā nebija tava atbildība, bet tā patreiz tava problēma. Kas ir gift and a curse, jo, ja tā ir tava problēma, tu to vari risināt. Un tavs darbs ir risināt šo visu. Pieņemt, saprast, ka tā nav tava vaina, atstāt to pagātnē, saprast, ka tā nav pieredze, kas tevi definēja, bet viņi tev pamainīja, viņi tev kaut ko devusi, un no katrām pieredzēm, kas tev bijusi arī sliktajām un labajām, paņem kaut ko, kas tev var uzlabot kā cilvēku, kas tev var palīdzēt tev, taviem apkārtējiem cilvēkiem, tavai karjerai, visām tām lietām, un iet uz priekšu. Un es apsolu, visas tās pieredzes, kuras tev bijuši, ir padarījuši tev pat tik daudz spēcīgāku cilvēku. Jo šīs lietas, kuras ir notikušas, notiek tikai vienīgi tiem cilvēkiem, kuri jau ir spēcīgi. Jo vienmēr šīs lietas tiek izmetas pret spēcīgiem cilvēkiem no vājiem cilvēkiem. Jo tie vājie spēj saprast, kuri tie spēcīgi, jo viņiem riebjās, viņi grib iegremt tevi zemē. Bet runājot par tiem spēcīgiem cilvēkiem, ir vienmēr tāds jautājums, kādēļ es? What the fuck, varbūt tev liekas, ka tu neesi tas spēcīgais cilvēks, bet vienmēr tāds ir, ka kādēļ es? Kādēļ es neesmu tas cilvēks, kuram ir tā vieglā dzīve? Kurš uzauga miljonāra ģimenē, kur vienkārši viss tev tiek dots, ko tu gribi, kur tev nevajag uztraukties ne pa ko, kur tev dzīve ir elementāra, komfortabla, patīkama. Es gribu pie tādam garīgajam līmenim, es gribētu teikt, ka daļa no šī visa ir liktenis. Es vienmēr esmu mēģinājis domāt līdzi un mēģināt sev izskatot, kādēļ tās pieredzes, kuras man ir bijuši notikušas ar mani, vai tiešām es to visu esmu pelnījis, man tas bija vajadzīgs. Un ir ļoti grūti to sadzīvot, ja tu uz to tā skaties. Bet tās domas pieņemšana, ka tas ir liktenis, man ir ļāvis nomierināties. Un kā es par to visu domāju? Tava dzīve sagatavo tevi tai dzīvē, kura tev būs jādzīvo. Tās pieredzes, kuras tev ir bijušas, uzvaras, zaudējumi, prieki, nelaimes, bauda, sāpes. Viss tevi definē par to cilvēku, kas tu esi. Un es uzskatu, ka tiem vājiem, parastiem cilvēkiem, lai cik tas degradējuši izklausās, tiek dotas komfortablas dzīves. Ok darbi, ok attiecības, ok dzīves, ok bērni, viss tam līdzīgi, bet nekas tā vērts, tā dzīve ir paņemta un izdzīvota. Nekas neiet uz augšu, ne uz leju, viss vienkārši fucking stagnē. Bet ja tev ir šādas pieredzes dzīvē, tas ir ar iemeslu, tas ir tavs liktenis, tam tā vajag notikt. Un nevajag no šī tā likteņa bēgt prom, jo tu nekad nezini, kādēļ tev tās pieredzes dos un kā tu tās pieredzes var izmantot. Jo varbūt sākotnēji liekas, ka tās pieredzes ir naidīgas, pretīgas, un viņas tikai tev sabojā un tev dzīve ir iznīcināta. Bet ja jūs gribat redzēt konkrētu piemēru, kurš paņēma savas problēmas, spēja tās atrisināt un izmantot savā labā, ir Emīlija no X Faktora, kur tikko uzvarēja. Viņa ir piemērs, es uzskatu, kura spējusi pieņem savu likteni un izmantot savā labā. Un tas notiek, ka tajā brīdī, kad tu saproti, ka tas liktenis, kas tev ir dots, ir ar iemeslu. Nevajag pretoties tā realitātei, kura tava realitāte, un tā vietā, lai tu disasociētos no tā visa, pateikt, ka es negribu par šo domāt, pieņem to. Darbs būs ārprātīgi smags tam visam tikt cauri un saprast, ka tas, kas tev notika, nebija godīgi, nekorekti un tam līdzīgi. Bet, ja tu spēj izdarīt, ja tu spēj tam visam izsēdēt cauri un saprast, ka tā bija elle, bet es tam tiku cauri, jo esmu tas spēcīgais cilvēks un I'm that bitch, kura to visu var arī panest un izdarīt. Tas ir ar iemeslu. Tavā dzīvē ir kaut kas vairāk. Tavā dzīvē ir kaut kas, kas tev ir vērts to darīt un kādēļ to tās pieredzes uzticēji. Un arī svarīgi ir atcerēties to, ka šiem liktenim ir kaut kādas robežas, ir aizsardzības mehānisms. Un es uzskatu, ka jā, tās pieredzes smagas, bet tev uztic tik daudz, cik tu pats spēj panest.
Tādēļ, ja tev šīs pieredzes ir, viņas ir tieši tik daudz, cik viņas tev vajag, lai tevi absolūti nesalaustu, lai tu vēl spētu atrisināt tik tam visam pāri. Bet labā daļa ir tāda, ka tajā brīdī, kad tu tam tiec pāri, ka tu spēj to realitāti pieņemt, ka tu spēj saprast, ka tās pieredzes naidīgas, bet kaut kas viņas kaut ko man devuši, tas brīdis, kad tu spēj to integrēt savā dzīvē un patiešām saprast, ko tu vēlēsi savā dzīvē darīt, kāds ir tavs liktenis, ko tu vēlēsi ar šo visu darīt. Un es izsaka, ka tajā brīdī tu varēsi izmantot šās sāpes, lai padarītu savu dzīvi pat tik unikālu un ilgtspējīgu un vērtīgu, ka tev pat kaut kādā sadistiskā veidā būs prieks par to visu, kas ir noticis. Un galvenais pavisam, pats galvenais, ko vajag pēc tā visa atcerēties, pašnāvība nav opcija. Paldies par uzmanību!